Hērods pie Jāņa. Svētku svinēšana. Vieta, kur Jānis mācīja, atradās nepilnas ceļa stundas attālumā no kristīšanas vietas. Šī vieta ebrejiem bija svēta piemiņas vieta. Apkārt bija mūra sēta, kuras iekšpusē atradās mājiņas ar niedru jumtiem. Pagalma vidū atradās akmens, uz kura izrēlieši nolika derības šķirstu, kad viņi pārcēlušies pāri Jordānai šeit atpūtās un noturēja pateicības dievkalpojumu. Apkārt šim akmenim Jānis uzcēla lielu telti ar pītām sienām un niedru jumtu, bet pretī akmenim novietoja katedru, no kuras Jānis mācīja. Mācības laikā ieradās Hērods, bet Jānis, lai gan redzēja Hērodu, tomēr mācību nepārtrauca. Jeruzalemē Hērods bija saticis sava brāļa sievu, kura tur bija atceļojusi kopā ar savu 16-gadīgo meitu Salomi. Brāļa sieva Hērodam iepatikās, un viņš nolēma to paņemt sev par sievu. Viņš lūdza padomei atļauju šīm laulībām, bet to nesaņēmis sastrīdējās ar padomes locekļiem. Tā kā viņš negribēja piedzīvot publisku skandālu, tad negribēja rīkoties patvaļīgi, bet gribēja dabūt atļauju no Jāņa, kuru tauta uzskatīja par pravieti. Viņš cerēja, ka saņemot Jāņa piekrišanu, padome būtu spiesta vai nu piekrist, vai vismaz klusēt. Hērods devās pie Jāņa Herodiādas meitas Salomes pavadībā. Neskaitot Salomes kalpotājus, viņam bija ap 30 pavadoņu. Viņš pats brauca ratos kopā ar sievietēm. Par savu ierašanos Hērods paziņoja Jānim, bet Jānis negribēja, lai Hērods ar saviem pavadoņiem ierastos kristību vietā, kur viņa klātbūtne, bet sevišķi sieviešu klātbūtne aptraipītu šo svēto vietu. Viņš pārtrauca kristīt un devās kopā ar mācekļiem uz mācības vietu, kur arī satikās ar Hērodu. Nemaz nesācis runāt ar Hērodu, Jānis iesāka mācību, kurā runāja par šo tematu, tā ka Hērods varēja saprast, kāds ir viņa viedoklis par šo laulību. Beidzot Jānis pateica, ka Hērodam jāgaida tas, kuram drīz jānāk. Viņš pats ilgi vairs nekristīs, jo atbrīvos vietu tam, kura priekštecis viņš pats ir. No Jāņa runas Hērods labi varēja saprast, ka Jānis zina viņa nolūku un to pilnībā neslavē. Tāpēc viņš aizgāja no Jāņa ar dusmām un devās uz savu pili pie peldvietām Kallirojā, kas atradās dažu stundu attālumā no Jāņa kristības vietas. Aiziedams atstājis Jānim savas lietas aprakstu, cerot, ka Jānis izmainīs savus uzskatus. Reizē atstāja arī dažus no saviem pavadoņiem, lai tie censtos Jāni iespaidot, ka tas gribētu apstiprināt Hēroda plānus. Rakstam Jānis nepieskārās, un arī Hēroda pārstāvji neko nepanāca. Beidzis mācīt, Jānis atgriezās kristības vietā. Hēroda pavadones, sievietes bija apģērbušās grezni, tomēr pieklājīgi. Magdelēnai bija visizsmalcinātākais un visizšķērdīgākais tērps. Jau minēju, ka tanī apkārtnē, kur Jānis tagad kristīja un kur atradās lielais akmens,
kādreiz bija atradies derības šķirsts. Jau neatceros vairs, vai izraēliešu pārcelšanās pāri Jordānai, vai arī kāda cita iemesla dēļ, te tika sarīkotas 3 dienu svinības. Jāņa mācekļi izrotāja šo vietu ar kociņiem, vainagiem un ziediem. Turklāt bija Pēteris, Andrejs, Filips, Jēkabs jaunākais, Sīmanis, Tadejs un vairāki arī vēlākie Jēzus mācekļi. Šo vietu cienīja visi dievbijīgie ebreji. Bet laika gaitā tā bija daudz ko zaudējusi no iepriekšējās nozīmes. Tagad Jānis centās, sarīkojot svētkus, atgriezt tai agrāko slavu. Jānis Kristītājs un daži no mācekļiem bija priesteru tērpā. Jāņa tērps bija pelēks, bet virstērps bija balts, plats, apjosts ar garu, baltu, ar iedzeltenām lāsītēm galos, ar bārkstīm jostu. Sānos bija piekārti 2 iegarani ovāli dārgakmeņi, uz kuriem bija uzrakstīti 6 Izrēļu paudžu vārdi. Uz krūtīm karājās 4-stūraina tāfelīte dzeltenā krāsā, 4 stūros piestiprināta ar zelta ķēdītēm. Uz tāfelītes bija piestiprināti 12 dārgakmeņi, un tajos iegravētajiem 12 paudžu vārdiem. Pāri pleciem bija pārmesta gara šalle, līdzīga stolai, galos izrotāta ar baltiem un zeltainiem gabaliņiem un bārkstīm. Apmetnis mugurpusē bija izšūts ar baltiem un zeltainiem zīda diegiem, veidojot it kā augļus. Galva nebija apsegta, toties uz kakla atradās drēbes gabals, kuru varēja pacelt un kā kapuci uzlikt uz galvas, tā kā tika apsegta pat piere. Piemiņas akmens priekšā ierīkoja mazu 4-stūrainu altāri, kuram vidus bija tukšs. Virs cauruma bija restes, bet zem tā trauks pelnu uzkrāšanai. 4 altāra sānos atradās 4 ragiem līdzīgas caurules. Altāris bija pārvietojams. Apkārt altārim stāvēja mācekļi garos baltos apjostos tērpos. Šie tērpi bija līdzīgi vēlākiem apustuļu tērpiem, kādos tie ģērbās, izpildot reliģiskas ceremonijas. Vispirms altāri apkūpināja, tad Jānis dedzināja upuri, dažādas zāles un saknes, un cik es atceros arī vārpas. Visur bija ziedi, vainagi un vītnes. Svinībās piedalījās ļoti daudz cilvēku, kurus Jānis bija nokristījis. Priestera tērpu Jānim pagatavoja tikai šajā jaunajā kristīšanas vietā. To šuva sievietes, kas nesen bija ieradušās un apmetušās netālu no šejienes pie Jordānas. Viņas strādāja dažādus mājsaimniecības darbus un šuva tērpus, taču Jānis viņas vēl nekristīja. Beidzamajā laikā Jānis darbojās tā, it kā dibinātu jaunu baznīcu. Viņš neko nestrādāja, tikai mācīja un kristīja. Kristot uzģērba balto tērpu. Tikai Jēzus kristības vietu viņš sagatavoja personīgi. Mācekļi tikai pienesa viņam vajadzīgos priekšmetus. Jānis dedzīgi mācīja uz svinībām sapulcējušos cilvēkus. Lai viņa mācību labāk varētu visi dzirdēt, viņš mācīja uzkāpis galerijā, kas bija ierīkota apkārt teltī. Paraža celt teltis ar galerijām ieviesās no arābu karaļiem.
Apkārtējā mūrī bija ierīkotas amfiteātra veidā sēdvietas klausītājiem, uz kurām varēja novietoties ļoti daudz cilvēku. Jānis mācīja par pestītāju, kurš viņu ir sūtījis, bet kuru viņš nepazīst, un par izrēliešu pāriešanu pāri Jordānai. Pēc mācības atkal salika kūpināmo upuri un dedzināja zāles. No Masfas līdz Galilejai bija izsludināts, ka Jānis teiks svarīgu mācību, un tāpēc sapulcējās ļoti daudz cilvēku. Esēnieši ieradās visi bez izņēmuma. Lielākais vairums bija tērpušies baltos apģērbos. Ieradās ne tikai vīrieši, bet arī sievietes, kas jāja uz ēzeļiem un atveda līdzi lielu daudzumu baložu. Vīrieši upurēja maizi, bet sievietes baložus. Jānis stāvēja aiz altāra režģiem un pieņēma upurēto maizi. Notīrīja tai pielipušos miltus un salika bļodā. Jānis svētīja maizi un pacēlis to uz augšu upurēja Dievam. Pēc tam maizi salauza gabalos un izdalīja cilvēkiem. Tie, kuri bija atnākuši no tālienes, saņēma lielāko maizes gabalu. Notīrītie milti un drupačas caur restēm sakrita speciālā traukā, un tos sadedzināja uz altāra. Līdzīgi tika sadalīti arī baloži, kurus upurēja sievietes. Tas viss ilga pusdienas. Pavisam svinības, ieskaitot sabatu, ilga 3 dienas. Pēc tam Jānis atkal sāka nodarboties ar savu parasto darbu, mācīja un kristīja.